Mīlestība, vai cik skaists vārds, mīlestība. Tas ir vārds, ko mēs ļoti augstu novērtējam. Vārds, kas mums šķiet tik skaists un ko arī kultūrā lieto kā ļoti skaistu vārdu. Vai ne, kungi? Vai ne? Tieši tā, mīlestība. Vārds, kas ir tik skaists un tomēr mūsdienās tik maz pasaka. Tik maz pasaka, jo tas tiek lietots visur, kur pa labi, pa kreisi. Mēs to lietojam sarunās, lai aprakstot, viņi viens otru tik ļoti mīl, vai varbūt pasaulīgās vidēs viņi mīlējās, vai mēs to lietojam kaut kādā literatūrā, lai aprakstītu, kāds tur dzīvo ilgi un laimīgi, viņi viens otru tik ļoti mīl. Mēs to lietojam seriālos, un mēs fanojam par Jim un Pam vai Rachel un Ross, kas, man liekas, īstenībā ļoti, ļoti slikts attiecību piemērs, bet tas tā mans personīgais viedoklis. Mēs fanojam par šīm attiecībām, mēs ceram un augstam, ka mēs kādreiz būsim kādās līdzīgās pēdās. Mēs skatāmies filmās, redzam to pašu. Es nezinu, cik daudz no jums skatījāties tagad Titaniku, ko vienmēr rāda Valentīna dienā. Arī tik dīvains mīlas stāsts, bet mēs uz to skatāmies kā uz to labo, ideālo piemēru. Viens tur noslīgs beigās, un es ceru, ka es kādam nenospoiloju filmu, tomēr kā 29 gadi jau pagājuši kopš ir ārā. Tā visādās popkultūrās mēs ļoti daudz redzam to uzsvaru uz mīlestību. Tāpat arī dažādas organizācijas izmanto šos saukļus, jeb sloganus, lai pavēstītu kādu pozitīvu vēstu. Piemēram, Starbucks mums Latvijā nav, bet viņiem ir share the love. Ko tas nozīmē, dalies ar mīlestību, kaut ko tas nozīmē, un to laikam viņi zina. Bet tādu mēs dzirdam, tad ir LGBTQ plus kopiena, kas mēdz teikt love wins vai love is love, un to pasludina kā tādu lielu patiesību, īsti arī nepaskaidrojot, ko tas vairāk nozīmē. Mīlestība uzvar, mīlestība ir mīlestība, baigi loģiski. Un es nezinu, vai jūs vēl esat tajā paaudzē, tad, kad es biju apmēram 13 gadus vecs, tad ļoti populāri bija šie uzraksti keep calm and, un tad tur bija visādi uzrakstiņi. Tur arī bija keep calm and love, jeb esi mierā, nomierinies un mīli. Arī tāds ļoti, ļoti plaši lietots termins, lai aprakstītu kaut ko, ko viņi uzskata par svarīgu. Tā problēma ir, ka tik plaši un neskaidri saprotot mīlestību, pastāv liels risks iedomāties mīlestību tur, kur tā nav, un paiet garām mīlestībai tur, kur tā ir. Ja mēs plaši un neskaidri nesaprotam, nodefinējam mīlestību un saprotam mīlestību, pastāv liels risks, ka mēs iedomāsimies to tur, kur tā nav, un palaidīsim to garām tur, kur tā ir. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi saprast, kas ir mīlestība un kas tikai liekas mīlestība. Un ir īpaši šajā sērijā, kurā mēs domājam par tā īstā meklēšanu, un kādu no jums domā par īstā atrašanu, ja iet to soli tālāk. Un gribu saprast, kas tad ir tā īstā mīlēšana, un kas varbūt nav tā. Un daudz romantiskas attiecības izjūg tādēļ, ka viņiem tikai šķiet mīlestība tur, kur nav mīlestība. Un lai izveidotu skaistas attiecības, lai izveidotu skaistu laulību, lai izveidotu skaistu ģimeni, ir svarīgi, ka mums ir skaidra sapratne par to, kas tad patiešām ir mīlestība. Un Billijs Grējams ļoti, ļoti populārs evaņģēlists teica šādus vārdus. Mīlestība ir visneprecīzāk lietotais vārds angļu valodā, tātad love. Visneprecīzāk lietotais vārds angļu valodā. Un viņš tā saka tādēļ, ka grieķu valodā, kurā ir sarakstīta lielā daļa jaunās derības, ir diezgan daudz šo mīlestības apzīmējumu. Ir dažādas mīlestības un ir dažādi vārdi, lai tās apzīmētu. Kādi saka ir 4, jo tās tik visbiežāk lietotas, kādi saka 6, kādi saka 8, kādi saka 9, ir vairāki vārdi. Te ir daži mazāk lietotie vārdi kā filautija, pragma, ludus, mānija, ksenija. Kādi no šiem vārdiem mums arī ir zināmi, jo no tiem tiek atveidoti citi vārdi, piemēram, mānija vai filija. Tos mēs diezgan daudz zinām. Un tie nozīmē atkal katrs tur ir kaut kāda savu nozīme. Bet tad ir šie vārdi, kas tiek lietoti biežāk, un uz tiem es gribu šodien kopā ar jums paskatīties, jo tā ir tā mīlestība vismaz tā laika kontekstā. Un pirmais no tiem ir filija, kas tiek lietots arī diezgan globāli kā mīlestības apraksts. Tā ir sirsnīga, brālīga, iespējams arī māsīga, bet nevaram būt droši, sirsnīga, brālīga mīlestība vai dziļa draudzība, ko raksturo lojalitāti. Un viņi bieži ir saistīti ar kopīgām pieredzēm, kaut kādiem pārdzīvojumiem, kaut kādām
dažādām dzīves situācijām, kurām ir iets cauri, bet tur ir izveidojusies savstarpēja draudzība, lojalitāte, tā ir šī filija. Un to mēs redzam arī Bībelē. Ir kāds gadījums Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā, kur Jēzus uzzina par Lācara nāvi, un tur ir teikts tā: tad māsas lika nodot Jēzum ziņu, sacīdams: kungs, redzi, tas, ko tu mīli, Fileo, ir slims. Tātad Jēzus mīlēja Lācaru, viņiem bija kāds kopīgs piedzīvojums bijis, kopīgi visticamāk auguši turpat Kapernaumā, Nācaretē, un tāds arī bija tas viņu ceļš, un viņš viņu mīlēja, viņiem bija noteikti sirsnīga, brālīga mīlestība vai dziļa draudzība, ko raksturoja lojalitāte. Tā ir tā pirmā mīlestība, filija. Tad ir otra mīlestība, ko sauc storge, un šī ir ģimeniska mīlestība, tā dabiskā saikne, kas izveidojas radiniekiem. Es nezinu, kā jūs mīlat savus radinieks, vai jūs iekaustat tīpaši māsas, brāļus vai kā, bet parasti, lai gan ne parasti, bet šad tad izveidojas tā dziļa saikne īpaši starp vecākiem un bērniem. Vecāki, vismaz labi vecāki, ļoti mīl savus bērnus, pieķeras tiem, un tāpat arī bērniem, it īpaši līdz tīņu vecumam, ir šī saikne pēc vecākiem, un gribās to tiem būt klāt un uz tiem paļauties, jo tie gādā. Un arī šo mīlestību mēs redzam Romiešiem 12:10. Brāļu, atkal ne māsu, tā kā jūs izsprūkat sveikā cauri, brāļu savstarpējā mīlestībā, un viņš saka, filostrogos, kā jūs zināt, es esmu ļoti labs grieķu valodā. Filostrogos, esiet sirsnīgi, izrādiet cits citam vislielāko cieņu. Tātad brāļu savstarpējā mīlestībā, filostrogos. Tā ir tāda ģimeniska, cieša saikne, kas izveidojas starp radiem un visbiežāk starp vecākiem un bērniem. Un ļoti, ļoti interesanti, ka viņš tā aicina mīlēt draudzi savā starpā. Jūs zināt, ka mēs kristieši arī mēdzam saukt bieži saucam savus par brāļiem un māsām, tos, kas ir kristieši un arī seko Jēzum. Un viņš šādi aicina mīlēt draudzi savā starpā. Tad nākamais mīlestības vārds, 3. no 4 ir eros. Un tā ir šī kaislīgā, romantiskā, fiziskā, arī seksuālā mīlestība. Eros tika nosaukta tādēļ, ka bija tāds grieķu dieviņš, tieši mīlestības un seksa dievs, un tāpēc viņi nosauc to vārdā eros. Un tā ir tā, ar ko mēs bieži vien saprotam to mīlestību, tā kaisla, vai ne, kas uzvinamo gaisā, kad mēs sajūtam, es viņu mīlu, man kaut taurnīšu vēderā, un bieži vien tas ir tieši šis eros. Un kas ir interesanti, Bībelē tieši šī vārda lietojums nekur nav atrodams. Jaunajā derībā tāda vārda nav. Un daudziem tas liek domāt, ka tātad tas ir slikti. Šāda veida mīlestība nedrīkst būt kaislīga, fiziska, seksuāla mīlestība. Tā nav laba un no tās ir jāturās cik vien iespējams. Šie gan ir cilvēki, kuri nav uztaisījuši pārāk dziļu Bībeles studiju, jo tad, kad mēs atveram veco derību un tur pašķirstam cauri, tur ir viena tāda ļoti 18+ grāmata, ko sauc par Salmana augsto dziesmu. To var lasīt tikai vecāku klātbūtnē, paši nelasiet, būs mazliet pikanti, bet es jums gribu nolasīt tikai 3 pantus no 1. nodaļas, un tur jau mēs redzam, cik mīlestība īstenībā var būt arī kaislīga un romantiska, un tur ir rakstīts tā: lai viņš mani skūpsta savas mutes skūpstiem, jo tava mīla par vīnu gardāk. Tas ir tas 2. pants. Tad ir 13. pants. Mīļais man ir miru pušķis, kas dus starp manām krūtīm. Okay. Un 16. pantā redzi, cik tu skaists, mīļais mans un tīkams. Ak, mūsu guļvieta zaļo. Nu tā, 1. nodaļa no 8 ļoti kaislīgām, dedzīgām nodaļām, kurā Salamans ar šo savu līgavu apraksta kaislīgas, romantiskas, dedzīgas attiecības. Tāpēc mēs varam secināt, ka šāda veida attiecības ir labas, tās Dievs ir dāvājis, tā ir Dieva dota dāvana, bet ir ļoti svarīgs konteksts, kurā tās notiek. Un tā ir laulība. Arī šeit darbība notiek, jums riktīgi patīk, jā, prieks dzirdēt, kādreiz par pantiem tāds prieks uzrodās. Jā. Tā ir mīlestība, kas ir aprakstīta starp līgavu un līgavaini, kas sākumā ir nošķirta, tur 1. nodaļas sākumā, tad viņi satiekās, apracās, un tad ir tā viņu kaislīgā kopdzīve vai iespējams medus mēnesis. Un kāpēc tā ir? Kāpēc šī mīlestība arī ir pieņemama? Redziet, viena no pirmajām pavēlēm, ko Dievs Bībelē saka cilvēkiem, tā ir, man liekas, pirmā pavēle, un tā atkārtojas vairākās vietās, ir augļojieties un vairojieties
piepildiet zemi. Tas ir tas, ko Dievs pasaka visticamāk Ādamam un Ievai. 2 tur sākumā pliki cilvēciņi, vai ne? Tad viņi kļūst par vienu miesu, sievu un vīru. Un viņš pasaka, kā lai jūs jauniešiem to saka, augļojieties un vairojieties un nepiepildiet zemi. Citiem vārdiem, pavairojieties. Un cik interesanti, ka tas ir tas, kā viņš iedibina to kārtību, kā rodas ģimene, kā rodās bērni, un tā ir tā pavēle vairākām paudzēm. Arī pēc plūdiem mēs to redzam, arī Ābrahāma un Sāras gadījumā mēs to redzam, piepildiet zemi. Un tāpēc mēs varam teikt, ka šīs romantiskās attiecības un kaisla, tā ir Dieva dota, tā ir laba dāvana, tā ir brīnišķīga dāvana, ko Dievs dod dažiem saviem bērniem. Bet kā daudzas lietas, ko Dievs dod, mēs tās varam apgānīt un padarīt ļaunas, ja ar tām nerīkojamies pareizi. Tāpēc, kaislīga un fiziska mīlestība ir laba, brīnišķīga, bet tai vajag pareizo kontekstu. Un šīs 3, eros, filija un storge, ir tās populārākās mīlestības, ko mēs redzam pasaulē, kā tā izprot mīlestību, un bieži vien ir šis uzsvars, it īpaši pēc apmēram 60. 70. gadiem ļoti tika uzsvērta šī eros mīlestība, kā tā, kā galvenā un tā, kur visiem ir jāsasniedz. Bet Dieva vārds aicina ieiet līmeni dziļāk par tām, ko mēs pašsaprotami redzam un zinām. Un tā ir beznosacījumu, pašaizliedzīga un uzupurējoša mīlestība, kas Dieva vārdā tiek lietot visbiežāk, un tās apraksts ir agape. Un tā ir ļoti bieži lietot tieši, lai aprakstītu šo pārāko dievišķo mīlestību, kuru mēs redzam. Un viena no slavenākajām rakstvietām, tā ir īstenībā visslavenākā Bībeles rakstvieta, Jāņa 3.16, un tur ir teikts tā: jo Dievs tā pasauli mīlēja, agapeo, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Dievs tā mīlēja pasauli, Dievs tā mīlēja ar šo agape mīlestību. Un mums gan ir jābūt arī ļoti, ļoti uzmanīgiem, kad mēs pieliekam kaut kādus vārdus klāt tam, lai raksturotu Dieva vai dievišķu mīlestību. Un viens no šiem kontroversālajiem ir beznosacījumu. Jo daži dzird beznosacījumu un sāk kļūt par universālistiem. Un jūs iespējams nezināt, kas tas ir. Universālisti ir tāda neliela ticīgo grupa, es pat nezinu, vai mēs viņus varam saukt par ticīgajiem, nevis herētiķiem, kas uzskata, ka Dievs beigās glābs visus, jo viņa mīlestība ir bez nosacījumiem. Tā nav nosacījumi, tu dzīvo kā vien tu gribi, tu tici kam vien tu gribi, izdara lēmumus kā vien tu gribi, Dieva mīlestība ir bez nosacījumiem, tātad beigās visi kaut kā tiks glābti. Bet mēs to nevaram uzskatīt par biblisku patiesību, jo Dieva mīlestība ir visiem. Mēs dažādos veidos to piedzīvojam, pat dzīvojot visbriesmīgāko dzīvi. Mēs kaut kā piedzīvojam Dieva mīlestību. Bet viņa glābšana nav visiem. Viņa glābšana ir tikai ticīgajiem. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem lietojot šādu vārdu beznosacījumu. Jo savā ziņā tas ir patiesi, un tomēr savā ziņā, protams, Dieva bērni piedzīvo lielāku mīlestību nekā tie, kas iet mūžīgā pazušanā. Bet vēl svarīgāka patiesība ir par to, ka tā ir pašaizliedzīga un uzupurējoša mīlestība. Piemēram, Romiešiem 5.8 mēs redzam, bet Dievs savu mīlestību, savu agapē uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Kad mēs vēl bijām tālu no Dieva, kad mēs dzīvojām ļaunumā, Dievs jau tad sūtīja Kristu, lai nomirtu par mūsu ļaunajiem darbiem un tādā veidā parādīja milzīgu mīlestību. Tā ir Dieva agape, tā ir viņa pašaizliedzīgā, uzupurējošā mīlestība. Un kas ir ļoti, ļoti interesanti, Pāvils mēģināja šo mīlestību arī mazliet aprakstīt, jo skaidrs, ka mēs, agape, ko tas nozīmē? Mēs to īsti tā nevaram ietērpt vārdos un saprast. Tāpēc Pāvils, rakstot korintiešiem, mēģināja to ietērpt vārdos, un viņš teica 1. korintiešiem 13. nodaļā ļoti, ļoti slavenā rakstvietā, visās kāzās gandrīz tiek citēta, viņš teica tā: mīlestība, jeb agapē, ir pacietīga, agapē ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga. Agape nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu
un iztur visu. Un šādu mīlestību mēs, kas ticam Jēzum, tieši šādu aprakstu mēs arī saņemam no Dieva. Un pasaulē šādu mīlestību mēs vienkārši nevaram atrast. Varbūt kaut kādas nelielas detaļas no tā mēs atradīsim, kāds nav greizsirdīgs, kādam ir vienalga. To mēs varam iespējams atrast, bet pilnu šo mīlestību, tāda, kas nelielās, nav uzpūtīgi, ir uzticama, priecājas par patiesību, tādu atrast mēs nekur pasaulē nevaram. Tādu mēs varam saņemt tikai un vienīgi no Dieva. Un kas ir ļoti, ļoti interesanti, mēs, kas šo mīlestību esam saņēmuši, esam arī aicināti un mums ir pavēlēts mēs esam sūtīti to nodot tālāk. Mateja evaņģēlija 5. nodaļā, tad, kad Jēzus saka savu slaveno kalnu svētru, un viņš arī ieminās par mīlestību. Un tā ir pirmā vieta Mateja evaņģēlijā, kur viņš min mīlestību, un viņš saka tā. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts agapeo, ja mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku, bet es jums saku, mīliet agapeo savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā. To, ko viņi bija sapratuši vecajā derībā, mīl tikai savus apkārtējos, savu tuvāko. Ja es to pavēršu pilnīgi citā dinamikā, viņš saka, mīli savu ienaidnieku. Ar šo pašu uzupurējušo, pašaizliedzīgo mīlestību. Tāpat mīli savu ienaidnieku, kā tu mīli savu tuvāko. Un viņš pēc tam arī saka, jo ar ko mēs atšķiramies no neticīgajiem, ja mēs nemīlam savus ienaidniekus. Mēs darām tieši tāpat kā neticīgie, jo visi mīl savus tuvākos un tie, kas dara labu. Un viņš saka, tā jums būs atšķirties, ka jūs mīlat arī savus ienaidniekus. Agape ir šī visaugstākā mīlestības forma, ko mēs caur Jēzu no Dieva esam saņēmuši un esam arī sūtīti nodot tālāk. Agape. Un tik dabiski ir mums aizrauties ar ēros un ar šo kaislu, un viss būs labi, viss ir skaisti, bet Dievs iet līmeni dziļāk un aicina mūs uz līmeni dziļāk. Būt ar šo pašaizliedzīgo agape mīlestību. Un mums ir svarīgi, ka mēs šo mīlestību pamanām. Tad, kad kāds cilvēks saka, ka mūs mīl, vai mēs domājam, ka viņš mūs mīl, mums ir svarīgi saprast, kā viņš tieši mūs mīl. Vai tā ir šī ēros mīlestība, vai tā tomēr ir pašaizliedzīga, mīloša agape mīlestība. Jo šo mīlestību ir ļoti, ļoti svarīgi saņemt no apkārtējiem. Ir svarīgi to dot, bet ir svarīgi arī saņemt. Un tāpēc mums ir draudze. Vieta, kurā daudzi ir piedzīvojuši šo Dieva mīlestību un grib to dot tālāk. Bet arī no sava mīļotā vai no savas mīļotās ir tik svarīgi, ka mēs šo mīlestību saņemam un piedzīvojam. Un man šķiet, tas ir otrs iemesls, kādēļ kristiešiem es neiesaku, un man liekas daudzi neiesaka iestāties romantiskās attiecībās kristiešiem ar nekristiešiem. Pāvils raksta, neejiet nesadarīgā jūgā kopā ar neticīgajiem, kas gan kopīgs taisnībai un ļaundrībai, kas kopīgs gaismai ar tumsu. Viņš nesaka, ka mums nevajag būt tumsā, jo mēs esam pasaules gaisma un zemes sāls. Mēs, kas ticam uz Jēzu, bet viņš saka, neieiet nesadarīgā jūgā. Neieiet nesadarīgā jūgā. Jūgs ir tāds zirgiem, ko viņi velk, un neieiet nesadarīgā jūgā, nevilkt vienu un to pašu nastu kopā. Jo tas pirmais iemesls, kādēļ tas nav labi, ir, jo ir atšķirīgs pamats. Un ja nu kādreiz nāk dzīvē vētra un notiek problēmas, un tādas dzīvē ir daudz, un jūs to zinat, un tādas arī laulībā ir daudz, tādas ģimenē ir daudz, kas būs tas, kā šī problēma tiks risināta? Vai tā būs uz tā Kristus pamata, vai tā būs uz rakstu pamata, vai katrs ies un ķersies pie sava pamata un mēģinās to problēmu risināt savā veidā. Tas viens ir atšķirīgais pamats, bet tas otrs ir atšķirīgā mīlestība. Kā ir, ja viens mīl vairāk ar šo agape mīlestību, bet otrs mīl vairāk ar eros mīlestību? Ja vienam rūp tiešām otrs cilvēks un viņš ir gatavs kalpot tam, bet otrs savā ziņā grib vienkārši pabarot savu miesu. Tāpēc tas nebūtu labi. Un tāpēc mums ir jāmācās atšķirt šīs mīlestības. Gan tad, kad kāds mūs mīl, gan tad, kad mēs kādu mīlam. Un ir svarīgi, ka mēs nesajaucam eros ar agape. Ka mēs nesajaucam vienkāršu kaisli ar patiesu un īstu, dievišķu, pazemīgu, pašaizliedzīgu mīlestību. Un arī no mūsu puses ir ļoti svarīgi, ka mēs kontrolējam šo eros. Jo, kā jau es teicu, tas ir kaut kas tāds, ko Dievs ir devis. Tā ir pavēle cilvēkiem augļojieties un vairojieties. Bet ir svarīgs konteksts, kurā tas notiek. Tāpēc arī mums tā atbildība un uzdevums ir kontrolēt to savu kaisli, kas deg mūsos. Jūs esat
pusauģi vai jaunieši, un arī jūsos deg tā kaisla vai iedegsies tā kaisla. Un ir svarīgi to mācēt kontrolēt, lai tā vietā šī agape mīlestība varētu būt tā, kas staro pāri visam. Šī pašaizliedzīgā, uzupurējošā mīlestība, kas nav uzpūtīga, kas ir lēnprātīga, kas nav greizsirdīga, kas priecājas par patiesību, kas nepriecājas par nepatiesību un visu to, ko Pāvils apraksta. Jo neatšķirot šīs mīlestības ir milzīgs risks, ka mēs sāpināsim kādu citu vai arī sāpināsim sevi. Un tas pēdējais pavisam īsi, kā mācīties atšķirt šīs mīlestības un kā mācīties šo agape, šo pašaizliedzīgo, uzupurējošo mīlestību. Tā pirmā un ļoti, ļoti svarīgā lieta ir turpinoši būt apspīdētam ar Dieva mīlestību. Turpinoši būt pakļautam tai. Un es zinu, tā liekas tāda ļoti lēta, vienkārša atbilde, bet neko jaunu nevar izpīpēt. Tā ir patiesība, kas pastāv mūžam. Mums ir jābūt pakļautiem viņa mīlestībai, lai mēs varam mīlēt tālāk citus. 1. Jāņa vēstulē 4. nodaļā viņš saka, šī ir mīlestība. Starp citu, Rūta lasīja to pašu nodaļu, tikai pāris pantus tālāk. Viņš saka, šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu, izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Citiem vārdiem, ja Dievs ir parādījis savu mīlestību tādā veidā, caur Jēzu Kristu sūtot viņu nomirt par mūsu grēkiem, tad caur to piemēru tā mums arī ir jāmīl citi, mūsu tuvākie un mūsu ienaidnieki. Tas ir tas pirmais, būt turpinoši apspīdētam ar viņa mīlestību, lūkoties uz krustu, saņemt tajā spēku un mīlēt tālāk citus tā, kā mēs esam mīlēti. Un tad ir 2 pavisam praktiski soļi, ko labprāt pateikt uzreiz, un tas ir spērt to soli pretī Kristus briedumam. Tuvāk Kristum, tuvāk viņa piemēram, un tāpēc padomā par vienu praktisku veidu, tur ir rakstīts nākamnedēļ, bet tikpat labi tu to varētu izdarīt šonedēļ, vienu praktisku veidu, kā tu varētu pašaizliedzīgi mīlēt kādu no saviem mīļajiem, bet nepalikt tikai tur, un kā tu varētu arī mīlēt kādu no saviem nemīļajiem, tie, kurus ir grūti mīlēt, tos, kurus varētu pat saukt par saviem ienaidniekiem. Kas ir viens mazs veids, viens solis, ko tu vari spērt šajā nedēļā, lai ar šo agape mīlestību mīlētu kādu savu mīļo un kādu savu nemīļo. Tas apmēram par to, kas ir un kas nav mīlestība, kā tās atšķirt un kā pieaugt agape mīlestībā. Es teicu, ka mēs varam pielūgt un tad iesim uz mazajām grupiņām. Visaugstais Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, to, ka tajā varam atrast patiesību. Mēs pateicamies par mīlestību, ko esam pārēm un nepelnīt saņēmuši no Jēzus, no Tevis caur viņa nāvi. Un Tēvs lūdzu, ka Tu dod mums gudrību atšķirt mīlestības. Tās ir tik dažādas un tās var izpausties dažādos veidos. Un Tēvs neļauj mums sajaukt to, kas nāk no Tevis. Un to, kas nāk no Taviem bērniem, no tā, kas ir tikai kaisla. Arī tam ir sava vieta, un Tēvs ļauj mums reiz piedzīvot varbūt to, bet pār tam māci mums mīlēt ar savu mīlestību, māci mums mīlēt ar agape, lai mēs varam tiešām citu rūpes, gan ticīgo, gan arī neticīgo, tāpat arī mūsu mīļoto cilvēku rūpes likt augstāk par savējām, mācīties nebūt uzpūtīgi, mācīties nebūt netaisni, bet būt patiesi, mācīties būt lēnprātīgi, mācīties būt uzticami. Tās tiešām pārveido mūs, lai mēs varam mīlēt tā, kā Tu esi mūs mīlējis. Un Tās, lai mums vienmēr ir fokus uz Tevi, lai mēs varam atcerēties to, cik bagātīgi mēs esam bijuši svētīti caur Tevi. Un lai tas ir tas mūsu dzinuls, kādēļ un kā mēs mīlam savus apkārtējos. Un to es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.